Atbrīvojam mūsu plaukstas uz celīšiem. Paceļam mūsu plecus uz augšu, uz aizmuguri un nolaižam viņus uz leju. Skatāmies uz priekšu un lēnām ar izelpu iezūmējam mūsu acu skatu uz iekšu un aizveram ciet acis. Elpojam dziļi un mierīgi šeit. Nomierinam savu ķermeni un nomierinam savu prātu ar elpas palīdzību. Taisam dziļu, mierīgu ieelpu un dziļu, rāmu, lēnu izelpu. Atstājam visas lietas ārpus paklaiņa. Tas jau ir noticis. Un savienojamies tikai un vienīgi ar savu ķermeni un elpu. Lēnām ar ieelpu mēs saliksim plaukstas pie krūšu kurvja, sirds centra un palūksim zemes enerģijai piepildīt mūs ar spēku, stabilitāti, skaistumu, veselību, pārliecību šajā jogas āsanu praksē. Un kopā kā apstiprinājumu mēs teiksim 3 om. Dziļa ieelpa. Ar nākošo ieelpu mēs sabarsējam plaukstas tā, lai mēs izjūtam siltumu starp tām. Un šīs siltās plaukstas liekam sev uz acīm. Lēnām un ar smaidu vēram vaļā acis un atbrīvojam mūsu plaukstas uz celīšiem. Lieliski! Iztaisnosim kājas mums priekšā, dandāsanā, un mēs varam izprināt mūsu kājas un atcelt mūsu sēža svaigus. Saliekam papēdīšus kopā, celīšus spiežam pie zemes. Rokas varam aizlikt gan aiz muguras, gan pie sāniņiem, kā mums ir ērtāk. Strādāsim ar mūsu pirkstiņiem. Ar ieelpu vēram vaļā mūsu pirkstus, ar izelpu taisam viņus ciet. Ieelpa atveram kāju pirkstus, izelpa aizveram ciet. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, 7, 8, ļoti labi, 9 un 10. Izelpa atbrīvojam. Tagad visu pēdiņu spiedīsim uz priekšu. Ar izelpu pie sevis. Celīšus nekustinam. Celīši mums pie zemes. Un ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Spiežam viņus uz pirkstiņu. Tā it kā mums būtu jāpieskaras pie paklaiņa. 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Pirkstu galiņi nostiepti, un tagad sākam zīmēt lielus apļus ar mūsu pirkstiņiem. 2 malači, 3, 4, mēģinam papēžus turēt kopā. 6, 7, 8, 9 un 10. Samainam kustības virzienu. 10, pretēji pulkstenim. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
un 1. Nu, ko mūsu pēdas ir iekustinātas pēdu locītavas, sāksim strādāt ar mūsu kājiņām. Plaukstiņas varam pielikt tuvāk pie mūsu kājām. Ar ieelpu mēs celsim labo kāju uz augšu. Pēdu pirksti skatās uz griestiem, pēda nostiepta. Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paceļam kāju, ar izelpu ar plaukstām satveram zem celīša, pievelkam mūsu augšstilbu klāt pie krūšu kurvja. Kreisā kāja aktīva spiež zemē. Ieelpa, ceļam labo kāju uz augšu, izelpa uz leju. 2, 3, 4, 5, ļoti labi, 6, 7, 8, 9 un 10. Ar izelpu labais celis ieliekt, satveram ar labo kāju plaukstu, pēdu un atbrīvojam labo pēdu gar sāniņu. Pēda pilnībā uz zemes, kreisā kāja turpina būt aktīva. Ar ieelpu ceļam rokas uz augšu, pastiepjam mugurkaulu garāku. Ar izelpu ejam uz priekšu. Pirmais, vai nu atbrīvojam rokas pie celīša, vai nu satveram mūsu pēdu. Ar ieelpu skats uz priekšu, ar izelpu ejam tuvāk klāt pie kājiņas un turamies šeit. Mēģinam iet ar krūšu kurvi, nelaižam galvu uz leju, bet laižam krūšu kurvi, liecam uz priekšu, un tad lēnām vēderiņu turam klāt tuvāk pie mūsu augšstilbes. 6, 7, malači, 8, 9 un 10. Ar ieelpu ceļam rokas uz augšu, ar izelpu rokas nāk gar sāniem, atkal satveram labo potīti un atbrīvojam labo potīti uz labo pēdu uz kreisā augšstilba. Ja varam. Ja ne, ieliekam iekšā džanus ir sāsanā pēdu kreisajā augšstilbā. Ja gribam iet dziļāk, atbrīvojam uz kreisā celīša. Mēģinam piespiest celīti pie zemes, skatāmies pēc iespējām. Vēl vienu reizi ceļam rokas uz augšu, pastiepjam sevi garākas un ar izelpu vai nu satveram mūsu ceļgalu, vai nu pēdu. Īstaisnojam muguriņu, elkonīšus pastiepjam uz āru un ejam tuvāk klāt ar mūsu vēderu pie augšstilba. Mēģinam lēnām pievienot zodu pie ceļgala vai pieridana. 5, 4, nepazaudējam kreisā kāja, kreisais ceļgals spiež paklaiņā. 6, 7, 8, 9 un 10. Ar ieelpu ceļam rokas uz augšu, ar izelpu atbrīvojam rokas gar sāniem un īstaisnojam mūsu kājas, izpurinam malači. To pašu daram uz kreiso pusi. Atkal mūsu plaukstes spiež paklaiņā, abas pēdas aktīvas, pirkstu galiņi skatās uz augšu un ar ieelpu ceļam kreiso kāju taisnu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, malači, 8, 9 un 10. Satveram ar mūsu plaukstām celīti, pievelkam ceļgalu klāt pie krūšu kurvja, labā kāja aktīva. Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Ar izelpu kreisā roka satver kreiso pēdu un paspiež ikru uz aizmugures. Šeit, ja jūs jūtat, ka nav kaut kā ērti, kreisā roka šis rāda vidēji, pirkstiņš rāda, kā nu sauc? Pirkstiņš un rādītāja pirksts satver muskuli un izvērp to muskuli uz āru. Hops! Un jums atbrīvojas brīva vieta, un te vairs nekur nekas nespiež. Ar ieelpu ceļam rokas uz augšu, pastiepjam sevi garākas. Un ar izelpu pirmā opcija rokas nāk pie celīša,
otrā satveram pēdu, īstaisnojam mugurkaulu, ar izelpu ieliecam elkonīšus un ejam uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Arī elpu ceļam rokas uz augšu. Ļoti labi. Arī izelpu īstaisnojam rokas gar sānu. Satveram kreiso pēdu un kreisā pēda nāk mums uz labā augšstilba vai uz zemes pie labā. Nolaižam ceļgalu uz zemes. Šeit, ja jums vajag, jūs varat palikt kādu bloku, spilvenu vai kādu atbalstu, lai ceļgals ir. Es jau nopriecājos, ka Danai ir bloks, bet tas ir bloks, spilvens, ļoti labi. Arī elpa ceļam rokas uz augšu, īstaisnojam mugurkaulu, pagarinam viņu. Ar izelpu ejam uz priekšu, atkal vainu ceļgalu, vainu ikru, vainu potīt, īstaisnojam muguriņu un ar izelpu ejam uz leju. Turamies šeit. 1, 2, 3, 4. Ielpa, ar izelpu ejam dziļāk un dziļāk un dziļāk un dziļāk un dziļāk. Dziļa ielpa, ar izelpu ejam vēl dziļāk. Stiepjamies, ļaujam strādāt mūsu kājām. 7, 8, 9 un 10. Malacis, ar ielpu ceļam rokas uz augšu. Ar izelpu atbrīvojam rokas gar sāniem. Izprinam mūsu kājas, saliekam kājas krustā, liekam rokas uz priekšu un nākam uz mūsu celīšiem galda pozīcijā. Nomēram mūsu galda pozu tā, lai plaukstu locītavas ir ar mūsu pleciem. Lai elkoņi skatās viens, elkoņu iekšējās malas, Guruģī saka elbow eyes, elkoņu acis skatās viena pret otru. Arī elpu taisnojam labo kāju uz priekšu taisnu, uz aizmuguri. Un īstaisnojam mūsu kreiso roku uz priekšu. Turamies šeit. 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Arī elpu, ja varam, lēnām ceļam kreiso pēdu pie labā ceļgala. Un mēģinam turēt balansu šeit. Spiežam labo plaukstu paklājiņā. Fokusējam acu skatienu uz vienu punktu un mēģinam turēties šeit. Maleči, turamies 5, 4, mēģinam 3, 2 un 1. Izelpa lēnām atbrīvojam pēdu un kreiso plaukstu. Maleči. Varam izkustināt mugurkaulu. To pašu veiksim uz kreiso pusi. Ielpa, ar izelpu taisnojam kreiso kāju taisnu un ceļam labo roku uz augšu. Turamies šeit. 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Lēnām labā pēda nāk pie kreisā ceļgala. Spiežam kreiso plaukstu paklājiņā. Turamies, mēģinam atrast balansa punktu. Hops. 1, 2, 3, 4 un 5. Izelpa, atbrīvojam roku, atveram mūsu ceļgalus platāk un atbrīvojamies bērna pozā. Ar rociņām čāpojam uz priekšu un lēnām atslābinam pieri uz paklājiņa. Elpojam mierīgi šeit. Ielpa un ar izelpu pilnībā atslābinam savu ķermeni un nomierinam elpu. Sajūtam zemes spēku un paņemam savā ķermenī daļu no šī spēka. Ar nākošo ielpu ceļam galvu uz augšu
un gurniņus uz augšu. Nākam atpakaļ, nedaudz tuvāk ar mūsu rokām pie ķermeņa. Aktivizējam kāju pirkstus, spiežam pēdu pirkstus paklaiņā, ceļam ceļgalus uz augšu un nākam atpakaļ. Nevis atpakaļ, bet nākam sunī ar skatu uz leju. Pirmais. Nokontrolējam mūsu plaukstas, lai pirksti ir atvērti un spiež zemē. Otrais, paskatāmies uz mūsu elkoņiem, lai elkoņu iekšējās ābolu acis skatās viena uz otru. Trešais, izrulējam mūsu plecus uz āru, atveram plecus, lai starp kaklu un galvu ir pietiekoši daudz vietas. Paceļam mūsu gurniņus uz augšu, mūsu celīšus mēģinam taisnot, ja ir muguras problēmas, ieliecam celīšus un droši varam būt šeit ar ieliektiem celīšiem. Un lēnām sākam ieliekt vienu un otru celīti, pamīšus ļaujot iestiepties mūsu sūnim ar skatu uz leju un strādāt mūsu kāju muskuļiem. Lēnām ar nākošo ieelpu skats uz priekšu un čāpojam ar kājām starp mūsu plaukstām. Lēnām atveram pēdas, kājas, paklaiņa platumā. Pirkstu galiņi mūs spiež paklaiņā, ar ieelpu iesēžamies malāsanā, ar izelpu ceļamies uz augšu. Ieelpa malāsana, izelpa uz augšu. Ieelpa un izelpa, ieelpa un izelpa, vēl pēdējo reizi ieelpa, ar izelpu ejam uz augšu, saliekam nedaudz tuvāk mūsu kājas, bet pēdas paliek gurnu platumā. Satveram mūsu elkoņus no ārējām malām, nopaļojam muguru un pašūpojamies uz vienu un uz otru sāniņu. Elpojam dziļi un mierīgi, ļaujam smagajam svaram kristi uz priekšu un uz mūsu pēdu pirkstiem. Lēnām arī elpu atbrīvojam taisnas rokas, nopaļojam muguru un skriemeli pa skriemelim ar taisnām rokām ceļamies uz augšu. Izpurinam rokas, izpurinam kājas. Nāksim uztaisīsim vienu piegājienu saules sveicienam. Spiežam mūsu kājas paklaiņā, mālači izpurinamies. Kāju īkšķi kopā, ar izelpu saliekam plaukstas pie krūšu kurvja, ar ieelpu ceļam rokas uz augšu, maigi atliecam mugurkaulu, ar izelpu ejam uz leju, plaukstas nāk blakus pēdām. Saliecam ceļgalus, sūtam labo kāju atpakaļ, labais ceļgals uz zemes, pēda uz zemes. Ar ieelpu atrulējam mūsu pleciņus, nolaižam gurniņus uz leju, skats uz priekšu. Izelpa, plaukstas nāk uz paklaiņa, aktivizējam labo kāju, ceļam ceļgalu uz augšu un sūtam kreiso kāju atpakaļ kalna pozā, pēdas kopā. Dziļa ieelpa šeit un ar izelpu ceļgali, krūšu kurvis un zods pie zemes, elkoņi pie ribiņām. Ieelpa, pēdas noliekam uz zemes, paspiežam sevi uz priekšu, puskobra, skaisti. Ar izelpu nākam uz celīšiem, lēnām ceļam gurniņus uz augšu, atpakaļ kalna poza. Ieelpa, sūtam kreiso kāju uz priekšu, labais ceļgals uz zemes. Ar ieelpu atrulējam pleciņus, skats uz priekšu, ar izelpu plaukstas nāk paklaiņā, ceļam labo ceļgalu uz augšu un sūtam labo kāju uz priekšu. Nolaižam plaukstas, pievelkam sevi tuvāk klāt pie kājām, ar ieelpu. Ceļam rokas uz augšu, maigi atliecam mugurkaulu, izelpa, pranamāsana. Nobeidzam raundu. Ar ieelpu ceļam rokas uz augšu, maigi atliecam mugurkaulu. Ar izelpu ejam uz leju, plaukstas nāk uz paklaiņa. Ieliecam celīšus, šoreiz kreisā kāja iet atpakaļ. Kreisais ceļgals uz zemes, pēda uz zemes. Ar ieelpu atrulējam pleciņus, paspiežam gurniņus uz leju. Izelpa, plaukstas uz zemes, ceļam kreiso celi uz augšu un sūtam labo kāju atpakaļ, pēdas kopā. Kalna poza, ieelpa
un izelpa. Ceļgali, krūšu kurvis un zods pie zemes. Arī elpa pēdas uz zemes, krūšu kurvi ceļam uz augšu. Puskobra. Izelpa nākam uz celīšiem, aktivizējam pēdu pirkstus un ceļam sevi augšā. Kalna poza. Ielpa, labā kāja starp plaukstām. Kreisais ceļgals uz zemes. Arī ielpa. Atrulējam plecus gurniņi uz leju. Izelpa, plaukstas nāk paklaiņā. Ceļam kreiso kāju un sūtam kreiso kāju uz priekšu. Pievelkam sevi tuvāk klāt pie kājām. Arī elpa, ceļam rokas uz augšu, maigi atliecam mugurkaulu. Izelpa, pranamāsana. Atbrīvojam rokas gar sāniem, atveram kājas plecu platumā un elpojam dziļi. Un mierīgi šeit aizveram ciet acis, sajūtam spēku no mūsu pēdām. Sazemējamies ar zemes elementu. Ielpa dziļa un mierīga. Un dziļa rāma izelpa. Lēnām veram vaļā acis. Saliekam pēdas kopā. Nākšu tuvāk, parādīšu, ko mēs darīsim. Arī ielpu mēs celsim kāju pirkstus vaļā no zemes. Paceļam kāju pirkstus un atveram viņus vaļā. Tātad mēs viņus paceļam un atveram. Pirmo mēs noliekam mazo pirkstiņu, otro, ceturto pirkstiņu, tad trešo pirkstiņu, tad otro pirkstiņu un tad īkšķīti. Tika, atkal otro reizi pacelsim, nolaidīsim mazo, otro, trešo, hops un vienu pa vienam, kā tādas klavieres. Gribu redzēt pirkstiņus. Aha, un ar ielpu ceļam vaļā pirkstiņus, pēdas kopā. Atveram vaļā, tagad ar izelpu laižam mazos pirkstiņus uz zemes, otro, trešo, ceturto un īkšķīti. Ielpa, atkal ceļam pirkstus uz augšu, atveram viņus cik vien plati varam, plati, plati, plati. Liekam mazo pirkstiņu, otro, trešo, ceturto un piekto. Malači. Nākošo, ko mēs darīsim, iespiežam pirkstiņus zemē un ceļam papēdīšus uz augšu un uz leju. Arī elpu uz augšu, arī zelpu uz leju. Ielpa un izelpa. Ielpa pēdas kopā. Ja ir venšrīzes, varbūt atstatus. Ielpa. Un paliekam augšā. 5, 4, 3, 2 un 1. No šejienes lēnām liecam mūsu celīšus, esam uz pirkstu galiņiem un apsēžamies uz mūsu ikriem. Arī elpu ceļamies lēnām uz augšu. Arī zelpu atkal tupjamies, 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 turpinam būt uz pirkstu galiņiem. Papēži atcelti, ielpu ceļam sevi uz augšu, vēl 2 reizes. Arī zelpu uz pirkstu galiņiem, tupjamies lēnām, lēnām, lēnām. Arī elpu lēnām ceļam sevi uz augšu, uz augšu, uz augšu. Pēdējo reizi ejam uz leju, uz leju, uz leju. Un arī elpu nākam uz augšu, uz augšu un uz augšu. Atbrīvojam mūsu papēžus un izpurinam mūsu kājas. Varam sajust, kā strādā mūsu ikri. Tām meitenēm, kuras uz augstpapēžu kurpēm daudz laika pavada, tām iespējams ir ļoti viegli. Nu ko, saliekam pēdas atkal kopā. Pirmais es jums parādīšu, ko mēs daram, ok? Arī elpu. Pirmais mēs ielieksim celi. Un ar labo roku satversim labo potīti. Abi ceļgali ir kopā. Un mums ir jāizspiež kāju augšējās daļas. Astes kaulu mēs neizgrūžam, mēs hops ievelkam viņu uz iekšu. Un celīši mums ir kopā. Jums ir jāsajūt, kā jums stiepjas šī daļa. Šeit mēs turēsimies 3 ielpas un izelpas.
Lēnām mēs laidīsim labo ceļgalu uz aizmuguri un kreiso roku uz priekšu, dejojošais šiva. Ar ieelpu mēs nāksim atpakaļ, atbrīvosim rokas uz gurniem, labais celis uz priekšu, labā kāja apvīsies ap kreiso. Hops, ērgļa kājas. Un lēnām savīsim mūsu rokas ērgļa rokās. Tika? Nu ko? Sākam. Pēdas kopā. Ieliecam labo ceļgalu, ar labo roku satveram labo potīti un tagad spiežam abus celīšus vienu pret otru un ievelkam mūsu astes kaulus. Iztaisnojam mūsu plecus. 3. Jūtam stiepienu. Papēdis pie dibena. 2 un 1. Lēnām ar izelpu. Laižam labo celi uz aizmuguri un iztaisnojam kreiso roku sev priekšā. 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ieelpu maigi ieliecam kreiso celi, nākam uz atpakaļ uz stāvošo pozu, atbrīvojam rokas gar sāniem, labais celis uz priekšu un apvijam labo kāju ap kreiso. Ar ieelpu, hops paši, ar ieelpu rokas gar sāniem un lēnām labā roka apvijās ap kreiso. Ar ieelpu paceļam elkoņus plecu augstumā un turamies šeit. 5, 4, 3, 2 un 1. Lēnām atbrīvojam rokas un atbrīvojam mūsu kājas. Izpurinam rokas, izpurinam kājas. Ļoti labi. To pašu daram uz pretējo pusi. Ar ieelpu ieliecam kreiso kāju ceļgalā, satveram potīti, pieliekam abus celīšus vienu otrai klāt. Pēda pie dibena, ceļgali kopā, hops, astes kauli ievilkti. 3, 2 un 1. Sūtam kreiso ceļgalu projām no sevis, labo roku uz priekšu, dejojošais šiva. 5, 4, 3, 2 un 1. Ļoti labi. Ar ieelpu lēnām nākam atpakaļ uz centru. Atbrīvojam rokas uz gurniņiem, apvijam kreiso kāju ap labo. Iztaisnojam rokas gar sāniem. Kreisā roka apvijās ap labo. Ar ieelpu ceļam elkoņus uz augšu, plecu augstumā. Spiežam abus elkoņus vienu pret otru un ceļgalus vienu pret otru. 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpa, atbrīvojam rokas un atbrīvojam mūsu kājas. Izpurinam rokas, mālači un izpurinam mūsu kājas. Tagad paskatāmies, ko mēs darīsim tālāk. Vienmēr, kad mēs taisam karotāja pozu, es jums saku, ka pēdas un papēži ir vienā līnijā. Pareizi? Jo mēs strādājam ļoti aktīvi ar mūsu gurniem. Šodienas uzdevums jums ir strādāt, kā jūs jūtat. Mēs strādājam ar kāju augšējo daļu, un ja jūs jūtat, tad mēs viņu nevis stiepjam tik daudz, bet mēs reāli strādājam ar viņa spēku. Kā trenēt spēku kaujinieka pozā. Tātad paklājiņam šī ir kreisā mala, un šī ir labā mala. Labā kāja nāk pie labās malas. Es jums rādīšu šeit, lai jūs redzat. Un jūs redzat, mazais pirkstiņš ar papēdi ir vienā līnijā. Jūs redzat? Nav tā, ka papēdis ir prom vai pirkstiņi ir prom. Viņi ir skaistā vienā līnijā. Jūsu aizmugurējā kājas pirksti ir pie paklājiņa. Jums sanāk tāds liels izklupiens. Gurniņi mums skatās uz priekšu, pleciņi mums skatās uz priekšu. Rokas gurniņos, nomēram savas pozīcijas un ar izelpu mēs lieksim ceļgalu un nāksim uz augšu. Tika, bet ņemat diezgan lielu atvērienu. Tās meitenes, kuras ir garākas tādu kā puššpagatu. Taisīsim 10 reizes. 10. reizē noturam 10 ieelpas un izelpas uz leju. Gatavas sākt? 3, 2, 1 un sākam. 1, 2. Korpus neiet uz priekšu, tikai gurniņi iet uz priekšu. 3, 4. Daniela Mālacis.
5, 6, ļoti labi, 7, 8, 9, 10, paliekam šeit, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ceļamies uz augšu, ar izelpu saliekam mūsu kājas un izprinam. Jutāt, ka jūs veraties iekšējā daļā, bet šeit jums strādā muskulis pareizi? Nu ko, kreisā kāja nāk pie kreisā paklājiņas ārējās malas. Pirmais nomēram mazo pirkstiņu un papēdas. Visa pēda smuki maliņā. Labās pēdas pirksti nāk labajā malā. Kreisā labā kāja 45 grādos. Gurniņi uz priekšu, pleci uz priekšu. Kārtīgi atveramies un ieelpa ar izelpu ieliecam un nākam uz priekšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, paliekam šeit, 10. Spiežam labo pēdu kārtīgi pie zemes, neatceļam nevienu milimetru no zemes, 7, 6, 5, laižam gurniņus uz leju, 3, 2 mālači un 1. Ieelpa, nākam uz augšu, izpurinam mūsu kājas un nomierinam mūsu elpu. Nu ko? Uztaisīsim pāris piegājienus ar krēsla pozīciju, skatāmies, kā mēs daram. Šoreiz gurniņi mums ir, pēdas ir gurnu platumā, arī elpu, rokas mums nāks uz priekšu, un ar izelpu mēs iesēžamies iekšā krēsla pozā. Šeit skatāmies, lai mūsu ceļgali neiet virs mūsu pirkstgaliem, ok? Un taisīsim 10 reizes. Ieelpa, ceļam rokas, ar izelpu uz leju, ieelpa uz augšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, paliekam šeit, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lēnām laižam gurniņus uz leju, uz leju, uz leju, uz leju un apsēžamies uz mūsu paklājiņu. Izpurinam kājas, mālači. Nu ko? Vajag uztaisīt presīti, ne? Lēnām ieliecam mūsu celīšus. Nāksim laivas pozā. Arī elpu pirmais variants ceļgali mums ir saliekti. Otrais iztaisnoti. Rokas gar celīšiem. Atrodam savu variantu. Esam šeit 5, 4, 3, mālači. 2 un 1. Lēnām laižam kājas uz leju un mūguriņu uz leju. Atbrīvojamies uz mūsu paklājiņa. Šeit varam sameklēt mūsu jostu, ja mums ir vajadzīga. Ja nē, tad varam iztikt bez jostas. Pirmais, ko mēs darīsim, es rādīšu ar jostu. Tātad kreisā kāja jums ir aktīva un jums kreisā kāja spiež zemē. Ceļgali spiež zemē. Arī elpu mēs celsim labo kāju uz augšu. Varam satvert jostu. Ja jostu nevajaga, varam ar rādītāju pirkstu un vidējo pirkstu satverti labās kājas īkšķi. Mēģinam taisnoti labo ceļgalu un spiesti kreiso ceļgalu pie zemes. Arī elpu mēs celsim galvu un celsim mūsu zodu tuvāk klāt pie mūsu
celīša, pie mūsu ceļgala zods, pie ceļgala paliksim šeit 6 ieelpas un izelpas. Pēc tam nolaidīsim galvu uz leju, laidīsim labo kāju uz labo pusi, 6 ieelpas un izelpas, un tad galva būs uz leju, un mēs laidīsim mūsu labo kāju uz tā kā tuvāk sev. Gatavas? Iztaisnojam abas kājas uz zemes. Ievelkam mūsu astes kaulu. Ceļgali spiež zemē. Pāpēži spiež zemē. Dziļa ieelpa, ceļam labo kāju uz augšu, vai nu ar jostu, vai nu labās rokas. Rādītāji un vidējais pirksts atver jūsu īkšķi. Taisam dziļu ieelpu. Ar izelpu ceļam mūsu zodu, tuvāk klāt pie ceļgala. Elpojam šeit. 1, 2, 3, 4 un 5. Lēnām ar izelpu laižam galvu uz paklaiņa, dziļa ieelpa šeit. Un ar izelpu labā kāja nāk uz labo pusi. Elpojam dziļi un mierīgi, taisnojam abus ceļgalus. Kreisais ceļgals spiež zemē. Mēģinam taisnot labo celīti. Abi pleci ir uz zemes. 3, 2 un 1. Arī elpa ceļam labo kāju uz augšu. Šoreiz galva paliek paklaiņā un tagad ieliecam mūsu elkoni vai pievelkam tuvāk klāt mūsu kāju pie sevis. Lēnām mēģinam izstiept mūsu kāju muskuļus. Kreisā kāja turpina būt aktīva. 3, 2 un 1. Lēnām atbrīvojam pirkstus un nolaižam mūsu labo kāju uz zemes. Malači atkal pārbaudam gurniņus, ievelkam astes kaulu. Ar ieelpu labais ceļgals spiež zemē, ceļam kreiso kāju uz augšu. Satveram kreiso īkšķi ar rādītāju un vidējo pirkstu. Ar ieelpu ceļam galvu uz augšu un mēģinam zodu pielikt klāt pie mūsu celīša. 5, 4, māliči, mēģinam taisnot kājas. 3, taisnojam, 2 un 1. Ar izelpu nolaižam galvu uz leju un tagad kreisā kāja iet uz kreiso pusi. Neatceļam labo gurniņu. Ar labo roku varam pieturēt labo gurniņu no augšas. Malači 5, 4, 3, 2 un 1. Arī elpu ceļam kreiso kāju uz augšu. Un tagad galva paliek uz paklaiņa, tikai ar rokām pievelkam klāt mūsu kājiņu. Cik vien varam, labā kāja turpina būt aktīva, celītes spiež zemē. 5, 4, neatceļam papēdi no zemes. 3, 2 un 1. Ar izelpu lēnām atbrīvojam kreiso kāju uz zemes. Ar ieelpu ieliecam abus divus celīšus, satveram celīšus no ārējām malām un pašūpojamies uz vienu sāniņu un uz otru. Dziļa, mierīga ieelpa un dziļa, rāma izelpa. Lēnām nolaižam pēdas uz zemes. Atbrīvojam rokas garsāniem ar delnām uz augšu, iztaisnojam vienu kāju un iztaisnojam otru. Taisam mierīgu ieelpu un ar izelpu pilnībā atbrīvojamies šavāsanā. Ja vajag, varam uzsekt kaut ko sev uz acīm, varam apsekties vai izslēgt gaismas un pilnībā atslābināties šavāsanā. Dziļa, mierīga ieelpa un dziļa, lēna, rāma izelpa.